Darbo skatītāji, šī ir vēlmju nedēļa. Spriežot pēc tā, ko saka runas, mazās vēlmes varētu sākt jau piepildīties tūlīt pat, jau šonedēļ, lielās ieskriesies un varbūt piepildīsies tuvākajā nākotnē. Bet runas uzsver, ka ir ļoti svarīgi zināt, ko tu vēlies un precīzi savas vēlmes noformulēt. Vēlmēm ir jāizraisa finālā kādu sajūtu. Pasaulē īsti nesapratīs, ja jūs savus vēlmes izteiksiet, teiksim, centimetros, kilogramos vai skaitā. Tik un tā jums būtu jāieslēdz savu iztēle un jāsaprot, jāsajūt, kāda tad ir tā gala sajūta, kurai būtu jārodās tad, kad vēlme piepildās. Līdz ar to jūs varat vēlēties jaunu mašīnu vai dzīvokli vai skaistas attiecības, bet tik un tā ielieciet šajā vēlmē noteikti savu pašsajūtu, to, ko jūs vēlaties izbaudīt kā emocionālu stāvokli. Bez tam vēlmes nevajadzētu veidot vai pasūtīt pasaulē uz citu cilvēku rēķinu. Piemēram, es gribētu krustmātes dzīvokli. Jūs varat dabūt to dzīvokli, bet tas var gadīties, ka nesagādās jums gaidīto prieku un gandarījumu, jo mēs nezinām, kas notiks ar mīļoto krustmāti. Līdz ar to pacentieties savas vēlmes formulēt ekoloģiski, tā, lai tas neatiektos uz citiem cilvēkiem. Bez tām vēlēties vajag labas lietas. Kurš tad grib sliktas? Vēlēties arī nevajadzētu kādam kaut ko sliktu. Dabūsiet paši. Bez tam jēga būtu vēlēties reāli iespējamas lietas. Nonākt uz mēnesi, padzīvot tur, pavadīt atvaļinājumu, laikam tā būtu tāda stulbība, nevis vēlme. Tāpēc vēlmēm jābūt reālām. Un vēlmei jūs varat izteikt 10 dažādas vēlmes, bet viena vēlme vēlams būtu, ka neizraisa citas vēlmes. Piemēram, man vajag tur naudu, un tad es ar šo naudu tur braukšu ceļojumā. Vēlme ir tikai viena. Nejauciet, netaisiet bardaku savu vēlmju pasūtījumā. Tagad gan vārds kolēģiem. Ja ir sajūta par vēlmi, es viņu dabūju, es iekāpu tajā sajūtā un neuzkavējos tur pārāk ilgi. Tā doma ir tāda, kad es izjūtu kaut kādas, sekundes, 30 minūte, un viss es kāpju ārā no tās sajūtas un pārslēdzos uz pavisam citu darbību, vislabākajā variantā tā kā uz fizisku darbību. Kaut ko vienkārši sāku darīt. Tas ir tā apsvēruma, lai es nespiežu uz kosmosu. Un nevajadzētu pēc tam pārāk bieži iedomāties par to, kad tad būs, es taču tikko vēlējos, tad šodien nav, varbūt rītā būs, ja? Ļaujam tā kā brīvi, domforma ir aizsūtīt, ļaujam tā formai brīvi tā kā realizēties un dodam pasaulē laiku. Lai tas viss notiek. No runu viedokļa tas nozīmē, ka vēlmju dalītājs pats zina, kā jums iedot vajadzīgo. Jā, kurā brīdī visvairāk to vajadzēs un kad es to varēšu paņemt. Nevaram no salatēva pieprasīt. Varam jau, bet vai vajag? Bet labāk lūgt. Labāk palūgt. Un vai vēlēties. Gadījumā tā vēlme, ko es saņemu, ko es esmu pasūtījusi, realizējās. Un es dabūju to, ko es vēlējos, un es saprotu, nav tas, ko es gribēju. Tad mēs darām pavisam vienkārši, pasakam paldies, tāpēc, kad ir tomēr realizēts. Paldies ir jāpasaka jebkurā gadījumā. Arī tad, ja ir patīkama vēlme. Tad, ja ir patīkama, tad tas paldies ir daudz spēcīgāks. Bet neaizmirstam par to. Runu prognoze mums solīja vēlmju nedēļu. Es parunāšu nedaudz par astroloģiju. Un patiesi, debesīs Jupiters un Urāns sāk veidot tā saucamo trigonu, tā ir ļoti labvēlīga kombinācija. Un šī labvēlīgā kombinācija ir tāda, kad satiekās lielais labvēlis kopā ar lunaparka direktoru. Viņi abi divi ir ļoti labā noskaņojumā, un viņi saka, ka
šim bērnam kaut ko uzdāvinam. Jautājums, vai jūs, skatītāji, esat aizgājusi uz Lunaparku? Jums, lai jūs saņemtu šīs debesjuma dāvanas, jums ir jāpieceļās no krēsla, jāaiziet uz ielas, jāizslēdz durtiņas un jādodās uz Lunaparku. Lunaparkā mēs piedzīvojam brīnumainas lietas, mēs redzam visādus plīšu lācīšus un visādas mantas, kuras tur var sašaut, kaut ko tur vinnēt, citādā veidā dabūt. Respektīvi tieši tā mums ir jāvēlās. Un tad mēs dabūnam vai nedabūnam. Jautājums, ja mēs nedabūnam, vai mums būt rūgtiem, nelaimīgiem? Pēter. Ja mēs nedabūjam to, ko mēs vēlamies, tad ir jāpatur prātā, ka mūsu vēlme tāpat kaut kur ir pierakstīta un viņa tiks izpildīta. Varbūt ne tuvākajā laikā, varbūt nākamajā 5 gadā. Tieši tā. Nav iemesla būt sarūktinātiem, jo sarūktinātus cilvēkus apdāvina mazāk. Sarūktinātiem cilvēkiem izsniedz pirmo palīdzību. Ja mēs savukārt esam priecīgi un bez rūgta, un mūs gaida Lunaparks un gaida draugi, un mēs varam kopā ar draugiem iet uz Lunaparku, un tad ir jautri. Un man šķiet, ka labā praksa ir tās vēlmes pierakstīt. Un pēc tam, pēc kaut kāda laika var apskatīties un salīdzināt, vai ir, kas ir piepildījies, kas ir atnācis, kas nav. Jo pretējā gadījumā tās vēlmes pazūd un aizmirstās, un tad ir liels pārsteigums, ka kaut kas sāk pēkšņi birt. Varbūt arī tā, es varu piekrist, jā, pierakstīt un tad paskatīties, un tad jau būs labi. Tad būs labi. Un nedēļa būs laba, būs tā.